Esi sveicināts pašvērtības laboratorijas priekšnamā, un šodien tevi sagaida izklāsts par tādu narcistisko daļu, tādu kaprīzu vienu daļu mūsos iekšā, narcistiskā prokrastinācija, kas baidās no ievainojamības un ir iekļauta iekšā tādā hroniskajā kaunā. Un galvenais nebaidīties no vārda narcistiskā, kad varbūt kā tad es te tāds narciss būšu, es neesmu narciss, vai ak, Dievs, man tagad atklās, ka es esmu kaut kāds narciss, ja es šo te klausos. Nē, narciss ir diagnoze pie ārsta, pie psihiatra uzstādāma. Šeit ar to diagnozi ļoti maz sakars ir, bet ir kaut kādas pazīmes, kas šim te narcisam ir, un tas ir tas, kad ir ievainota kāda iekšējā daļa, kas pārklājas pāri ar šo te hronisko kaunu, ar sevis nejušanu, bet narcisam tā ir vēl daudz dažādāk izveidojusies, aizklājusies, un šeit mēs par viņu tātad nerunāsim. Mēs vairāk runāsim par šo te ievainoto mūsu daļiņu, kas ir mūsu tādā narcistiskā daļa, kas ir baidās būt ievainota. Viņa izvairās no sāpēm, kas sagādā tātad apkārtējie notikumi un tiek atliktas lietas. Pieņemsim, tas ārēji var izskatīties, kad ir papilno visādi plāni, ir savu tādu tā kā lielā potenciāla apzināšanās un sajūta ir, kad es varētu visu kaut ko darīt, bet šie tie grandiozie plāni netiek darīti. Viņi tiek apvīti kā ar nedarīšanu, ar sastingumu, ar to, ka tu zini tik daudz, bet nedari, un tas sastingums arī citreiz nav izskaidrojums. Man liekas, kāpēc es nedaru? Kas tas ir? Es vienreiz daru, un pēc tam atkal atlieku, un pēc tam atkal neizdaru, un kaut kādas atrunas, tad tiešām kaut kādas atrunas, ka tiešām tā laika nav, un viņi atrast nevar. Un tad ir kaut kādas lietas, ka man taču bija laiks vis kaut kam citam, kāpēc es neizdarīju to, ko es sev apsolīju. Jā. Tas ir tātad mūsu tāds iekšēji tāda narcistiskā daļiņa, kura tikko kā būs kāda kritika, kā būs kāda nepatīkama sajūta, ka nesanāca vai izdarīja viduvēji, tad viņa ieplaisās. Jā, viņai iekšēji ir gan tas kronis galvā, jā, kā tas šeit meitenē, gan reizē viņa ir tik trausla, ka pie pašas mazākās nesanākšanas kaut kas mazākais varbūt komentārs vai kaut kāda kļūda, viņa sabrūk, un iekšā uzreiz sastingst un viss pēc tam nedara. Pēc tam aizmirstās varbūt, kāpēc tu to nedari. Pieņemsim, kādu reizi tu uztaisīji kādu pasākumu, tev sanāca viss, bet bija kaut kādas lietas, kas tev tur līdz galam nepatika, neizjūt līdz galam šo te kaunu hronisko, neizventilēja viņu, apspiedi, un viņš aiziet tāds ciet, es negribu, varbūt tas nav mans, varbūt ar to man nevajadzētu nodarboties. Un notiek tāda tā kā racionalizēšana, kāpēc tas nav vajadzīgs, kāpēc jau pa vēlu ir, nav tas laiks, nav tie gadi, nav tā izglītība, nav tas ekonomiskais stāvoklis, viss kaut kas tur prātā arī notiekās. Jā. Tad šie te prokrastinācijas iemesli var būt daudz un dažādi, ļoti racionāli, ļoti gudri varētu arī viņi izklausīties. Lūk, kas te notiek šai te narcistiskai prokrastinātorei, jā, tai, kurai šis te kronis ir galvā? Viņai ir tā sajūta, ka es varētu būt pirmā, es varu būt labākā, es varētu būt līdere, man viss sanāktu un daudz labāk nekā tiem tur, kas tur ir. Paskaties, viņi taču nekas nav un te kaut ko no sevis taisīja, bet es esmu savu potenciālu apzinos, un man taču arī varbūt pat ir šīs te visas izglītības, ko tur varētu darīt. Jā. Citreiz viņi salīdzina ar citiem, citreiz ne, bet te ir tāds. Viens ir tas, ka tas galvā ļoti daudz notiek, kāda es varētu būt visu kaut ko izdarīt, ja vien es darītu, un nedara, lai nesaskartos ar to, ka tiešām arī nevar izdarīt tik grandiozi, kā tur galvā ir iedomāts, jo kaut kad ir jau tas kaut kas tāds grandios galvā iedomāts sākt darīt, ir pieļauts kaut kādas kļūdas, tad ir tā nepatīkamā sajūta, kas ir kauns, un tas aizved uz hronisko kaunu, kur notiek tālāk sastingšana, izvairīšanās no to lietu darīšanas un nedarīšana. Tad parasti vai kaut kāds viduvējs sākums pat šķiet pazemojošs,
jo ir vajadzīgs uzreiz un labi un perfekti. Vai tikko kā kaut kāds trūkums ir, nē, ja to es nevaru tik grandiozi, tā kā es tur savā galvā esmu iedomājies, tad es nedarīšu. Tad es atsakos no tās darīšanas, jo es nevaru grandiozi uzreiz, pieņemsim, forši varētu mācīties zīmju valodu. Super, tas būtu superīgi nodarbošanās, varētu palīdzēt darboties arī citiem, varbūt arī jomā strādāt ar cilvēkiem. Hop uzzina, ka zīmju valoda nav internacionāla, kad Latvijā ir viena zīmju valoda, citā valodā ir cita zīmju valoda. Viss. Ja tas nav internacionāls, es to nedaru. Viss svītrojam laukā, to es nedarīšu. Man vajadzēja grandiozi, man vajadzēja uzreiz pa visu pasauli. Nevis tā pa drusciņai, tur tā un tā. Tur ir viss un vai neko. Tad fantazē ar lielisku rezultātu, bet nerīkojas tā ir tā parādība arī viena atliek, jo baidās neizdarīt izcili. Ja, tad ir pazemojuma sajūta, ja kļūdās un nespēja kļūdas izturēt, viņas tiek uztverts kā nevērtība, šī tēma kļūdīšanās. Un arī daudz visu kaut kādas racionalizēšana par termiņu trūkumiem, par to, kad nav atbilstošs tas laiks kaut kāds, varbūt šobrīd cilvēki negribēs to, viss kaut kas arī rodas galvā, visādi tūkstoši iemesli, kāpēc lai nedarītu, jo šīs te atlikšanas īstenībā ir iemesls šī te kauns, bailes tikt novērtētai. To, ka kaut kādā brīdī, ja tu to darīsi, ko tu esi nospraudis darīt, tas visticamāk ir saistīts ar sabiedrību, ar redzēšanu, ka tevi arī redzēs citi. Jā, viņus uzrakstīt grāmatu, kā rakstīt ir vienam pašam, bet pēc tam jau viņu publicēt, izdot, tad citi redzēs. Un tad jau sākās norakšana, savu darbu norakšana, jā, tā kā darīšana. Un tad jau kad sāk plānot to, kad varētu rakstīt, pēc tam jau sākās iemesls, kāpēc nerakstīt, tāpēc, kad jau ir sajust tas, kas te būs, tad, kad tu izdosi, kad tu sāksi izdošanas procesam pieskarties, jā. Tur varētu būt šī saskarsme ar kaut kādām kļūdām. Tad narcistiskai prokrastinācijai apakšā ir tā milzīgā nevēlēšanās būt ievainotai, saskarties ar to, ka kaut kas būs nesanācis, kāds ieraudzīs to, kāds novērtēs, kādam varbūt arī nepatiks. Tas ir nenormāli, tāda baile, ka kādam varētu nepatikt, un varbūt pat no sākuma viņi slēpjas iekšā, nē, man jau nav tik svarīgi, ko citi domās, bet paskaties, kāda ir tā sajūta. Pieņemsim, ja tu iedomājies, ir, ka citu, kādam nepatiks, tavai mammai nepatiks, jā, vai ka tavam priekšniekam nepatiks. Un te atkal, jā, kādam kaut kas nepatiks vai kaut kas nebūs perfekti sanācis. Kāda ir tā sajūta, pie kā tas ved? Jā, tad šī te ir tāda daļiņa, tāda iekšējā kaprīze daļa, kurai vajag tādu maksimumu, viņa zina savu potenciālu, zina savu vērtību, bet tikko kā saskarsies ar to, ka varbūt ievainojama, saplaisās. Jā, tas ir tas būtiskais, kad saplēsājuma sajūta veidojās iekšā, kad tā nepareizības sajūta. Jā. Kā šo te pārvarēt narcistisko prokrastināciju? Ko darīt? Apzināties vajag to, ka tas ir tas kauns. Piemēram, šeit arī tas hroniskā kauna simbols man šajā slaidā ir šis zaļais gļotainā tāda lieta. Vajag sajust to, ka tas ir kaut kāda daļa, kas mūs stādina, un ka tu tas neesi. Jā, ir kaut kas ķermenī, kas notiek, kaut kādi procesi notiekās, ir tā sajūta, ka nedarīt, arī tās sajūtas nedarīšana, ko es tagad tāds te iešu, darīšu, jā, tad tas arī dialogs, kas notiek galvā, sevis norakšana, visādas prasības pret sevi, nosodījums, tas arī ir daļa no šī te hroniskā kauna. Tad hroniskais kauns, viņš izpaužas ķermenī, caur nepatīkamu sajūtu, nedarīšanu, arī nogurumu un caur paskaidrojumiem, kāpēc to nevajadzētu darīt, sevis norakšanu caur šo te dialogu un caur emocijām. Jā, tad nepatīkama emocija un sajūta, ka ar tevi nav kaut kas kārtībā, ja tu to darīsi. Jā, un šeit ir nepieciešama arī tāda radikāla sevis pieņemšana, jo tas ir tāds tā kā antidots tam, ka
hroniskais kauns sāk irt laukā. Tieši tad, kad tu pieņem sevi visādās savās izpausmēs. Un tas nenozīmē, ka uzreiz, ja tu pieņemsi sevi, tad tu neko nedarīsi. Tur tieši pretējais notiek, jo tu vairāk sevi pieņem, jo vairāk šis te tavs iekšējais tas te potenciāls var atklāties, veidoties, jo tad smadzenes ir spējīga atrast risinājumu dažādām lietām. Ja? Un šī te pašvērtības laboratorijā man ir vesela liela sadaļa, kur ir kauna irdināšanas laboratorija. Tur ir no visiem veidiem, no dažādām pusēm apskatīts šis te kauns, un viņš ir jāklausās, jāiepazīst. Tas ir tas, tas ir tas. Tā kā gan racionāli viņu iepazīt, kur tev tas kauns parādās vēl dzīvē, gan arī ķermeniski iepazīt, kā tu viņu sajūti un kādā valodā tu ar sevi runā, un šo te iepazīstot, izjūtot visu tieši tā, kā es eju cauri tam visam pastāstu parādu, viņš pamazām irdinās laukā un samazinās. Tas nav viena reize, protams, ka tu vienu lekciju noklausīsies, bet tas ir tāds foršs izzinošs process, kuram tu vari iet cauri un izzināt sevi, to savu kaunu, kā viņš slēpjas, ar kādiem valodā es ar sevi runāju, kāda es tur slikta sev iekšā jūtos, un kāda ir tā nepareizības sajūta. Ja? Tas viss tur iekšā ir šī te kauna irdināšanas laboratorijā. Nākamais posms, kā pārvarēt šo narcistisko prokrastināciju, ir pieņemt savu nepilnīgo noraidīto daļu. Tas ir darbs ar savu ēnu. Viņa ir līdzīga kā kauns, visas tās savas daļas, ko mēs esam apspieduši, sākt atzīt. Ja? Un tur ir ne tikai tā sajūtas, kas tā kā kaunam ir tā nepareizības sajūta, slikta sajūta, neadekvātums vai bezjēdzības, šeit jau ir tās iekšā ēnā daļas, kuras mums bijušas tādas patiesas, kur kādi mēs esam bijuši izpaudušies, un viņi ir nosaukti savādāk. Pieņemsim, vēlme sasniegt sasniegumus ir pārsaukta par merkantīlo, pieņemsim, daļu, un viņa jātaisa ir vaļā, ka tā nav kaut kāda merkantīlā daļa, ka tā ir normāla daļa, kas tev ļauj un gribēt nopelnīt naudu. Kaut vai, jā, tas ir viens no, un tad mums ēnā ir daudz dažādas apspiestas daļas, kuras mēs esam nosaukuši citos vārdos. Mums to, protams, ir palīdzējuši nosaukt pirms tam bērnībā pieaugušāki cilvēki, bet nevienu nevainojam. Un šis te ir jāhako vaļā. Šī te ēnas daļa vienkārši iepazīt visu to, no kā tu pats baidies. Tas ir svarīgākais šeit būt godīgam pret sevi. Tas nav tā, ka tev tagad viss ir jārāda citiem savas ēnas, visas daļas jāatklāj un jāstāst par sevi viss. Nē. Tas ir apzināties, ko tu tur savā iekšējā ēnā pats jau esi noracis, jo mēs jau esam tie, kas paši savā iekšā psihē tās savas daļas apspiež. Un tas nav saistīts bieži vien pat ar to sabiedrību, ka mūs apspiež sabiedrību vai ka neļauj vairs izteikties, izreaģēt savu iekšējo potenciālu. Nē, tur jau mēs esam automātiski norokam sevi, neļaujam kaut kā noteikti uzvesties, un tas mums ir aizgājis ēnā. Tātad vērt vaļā šo te ēnu, iepazīt viņu un sastapties ar viņu, ja? Ka tā nav nemaz tāda ēna vai tumša puse, ka tā ir visa mūsu kopējā psihe tāda ir. Mēs neesam tādi kaut kādi daudzgabalaini, un ka mums būtu tagad sliktā daļa un labā daļa, un ka labā būtu jāvairo un sliktā kaut kā jāiznīcina, bet ka mēs esam tādi dažādi, un visas tās daļas, kas mūsos ir, viņas ir superīgi labas. Ja? Gan tas, ko mums liekas, ka tas ir tas sliktais, ja? Gan arī tas, kas mums ir, tas labais, ko mēs esam atpazinuši, viss ir vienāds. Un tas ir tā arī radikālā sevis pieņemšana, kas ir arī kauna sadaļā, radikāla savas iekšējās būtības, visas pieņemšanas, un tur arī atkal viss pārveidojas tikko, kā mēs sākam iejūtīgi un mīļi pret sevi attiekties un cienīt sevi, bet to labestību pret sevi veidot. Un šeit ir tā ēnas laboratorija, kur tu arī vari iziet cauri savai ēnai, tur ir arī izstrāde, tur ir arī lekcija un radikālā sevis pieņemšana, kur tu sevi pieņem kā veselumu
un tad tu esi tuvāk šai te realitātei, nekā ja tu mēģini kaut kā apspiest kaut kādas savas daļas, neatzīt, iznīcināt kaut kādas tur tā daļas. Nē, tas te ir tas tā kā pilnībā atzīt sevi kā tādu foršu dimanta gabaliņu, ka tu esi jau pašā saknē foršs, ideāls un labs cilvēks un cienīgs sasniegt jebkurus sasniegumus. Nākamais svarīgais posms, lai pārvarētu šo te narcistisko prokrastināciju, tad nevis lai iznīcinātu, bet tiktu patai pāri, ir nepieciešams apzināties šīs savas emocijas un tā kā izturēt viņas, iet viņām cauri. To, ka tu vari kļūdīties, to sajūtu, ka tu kļūdies, ja iezogs kaut kāds kauns, bet ka tu viņam proti iziet cauri un ka tas tev neapstādinās un neradīs kaut kāds galvas sāpes un uzreiz nē, šodien nē, bet ka tu viņu izjūti to kaunu, iziet viņam cauri un tu vari atkal viņam turpināt. Turpināt, darboties, darīt, pat, ja tu piedzīvo kaunu, un viņš vairs tev neliekas kaut kāds briesmīgs kaut kas, jo tas ir normāli, ka mēs ikdienā kaut kādas arī kauna situācijas pieredzam, izdzīvojam, kaut kur nokļūdījāmies, un vairs tas nav pat tāds tā kā, ka tu pat kaunu jūt, tas ir vienkārši, tas man tā sanāca, jā. Un līdz tam var arī aiziet, kad neuztvert visas tās savas kļūdas grandiozi lielas, ja, ka tas ir cilvēcīgi. Te arī iet tā cilvēcīgā, tā radikālā sevis pieņemšana, ka tas cilvēcīgi kļūdīties, un arī pat, tad, kad tu kļūdies, tad spēt izturēt arī šo te redzamības radīto spriedzi, ja, kad citi arī redzēs, kā tu vai nu dejo, vai kā tu esi izdevis kaut kādu grāmatu, vai kad tu kaut kādas lekcijas vadi vai jebko. Ja, tad šim visam arī ir nepieciešama emociju regulācija, un par to arī ir manā pašvērtības laboratorijā iekšā viss. Un tad, kad jau ir iziets cauri sajūtām, hroniskajam kaunām, ēna ir atpazīta, tad prāts. Tad mainīt šo te domāšanas, šīs te pamata pārliecības par sevi un mainīt šo te galveno, kas tenī narcistiskajā prokrastinācijā ir visu vai neko, perfekti vai nemaz. Jā. Šeit ir iekšā tas melnbaltais tarakāns, kurš tad neļauj rīkoties, kamēr tu nebūsi tād līdz galam gatava, līdz galam izmācīsies, līdz galam nobriedusi vai kaut ko izdarījusi. Tas bieži vien šeit arī traucē, un tad nepieciešama šī prāta atkļūdošana, jā, prāta jau daļa, kur tu apzinies to melnbalto tarakānu un sāc viņu apiet. Sāc viņu apiet pa citiem ceļiem, apzināties to, ka nevar tā būt pavisam Rīga gatava, jā, vai tas, ka tu pilnībā viss vari perfekti kaut ko izdarīt, jā, un sākt darīt. Vienkārši darīt maziem solīšiem un uz priekšu iet. Tad prāta atkļūdošanas laboratorijā man arī ir daudz dažādas šīs te lekcijas, un galvenā viena no tām, kas ir pie šīs narcistiskās prokrastinācijas, tā ir melnbaltās domāšanas apiešana. Apzināšanās un veidošana jaunu tādus algoritmus, jaunas tās lietas, un tā melnbaltā viņa visur var traucēt. Tas traucē arī tad, kad sākot iet tur ko diētu, vienu dienu izlaižu, tad, kad viss ir nostrīpots, vai vienu kļūdu ielaišu, pēc tam vairs negribās darīt kaut kādu to darbu. Jā, tas iezogās daudz kur. Lūk, cauri šiem te visiem posmiem ejot, tiek apzināta sava iekšējā veseluma sajūta, un tas, ka tu esi patiesībā labs, tāds, kāds tu šobrīd esi, ka ar tevi viss ir kārtībā, bet tā iekšējā sajūta, ka ar viss ir tevi kārtībā, viņa ir tur iekšā, viņa ir, nav tā, ka viņa ir tagad jāieliek vai no ārienes tev kādam citam ir jāpasaka, viss, tu tagad esi gatavs, tagad tu vari darīt. Nē, bet viņa iekšē ir jāsajūt, ka tu jau esi tas briljanta gabaliņš, kas šai pasaulē ir vajadzīgs, un tev ir jārīkojas, noņemt no šo lielo grandiozitāti, ka tev būtu jārīkojas uzreiz kā pirmajam līgā, pirmajam Latvijā, pirmajam visā Eiropā, uzreiz jāsasniedz kaut kādu debesu zvaigznāji, bet ka tu vari, ka tu esi vērtīgs, bet ka tu spēr mazu solīti katru dienu, katru otro dienu. Ja?
un ka tu esi vērtība šai pasaulē, un ka ar tevi viss ir kārtībā. Līdz tai sajūtai ir jānonāk, un viņu pārsvarā apkārt ir apkārt šis te hroniskais kauns, kas ir pamazām jāirdina laukā. Un šeit ir grandiozi labi materiāli šajā te pašvērtības laboratorijā, gan par šo te hronisko kaunu, nepareizības sajūtu, gan par ēnu, gan par to, kā ventilēt emocijas, viņas apzināties, kā iet cauri šim te kaunam un citām šīm te emocijām, kas ir. Un arī nervu sistēmas regulēšanas vingrinājumi. Viņi ir ritīgi forša bomba tieši, lai tu varētu apzināties savu vērtību un no tās jau rīkoties. Un negaidīt to īsto brīdi kaut kādu, kad pienāks īstais laiks vai kad pienāks īstā sajūta. Jo bieži vien mums ir jārīkojas, bet ja mums nav tā īstā sajūta, kad šodien tas īstais brīdis ienācis, ja? Vai kad ir šī te iedvesme, ja? Tu vari no sākuma sākt rīkoties no tās sajūtas, ka tu jau esi vērtīgs vienkārši tāpatās, ja? Un ka tavu tā darbība jau ir vērtīga, pat ja tev šī brīdī nav motivācija. Un apiet to arī tās lamatas, ka mums ir vajadzīga motivācija, lai rīkotos. Mēs varam vienkārši arī darīt. Ja mums nav vairs tas narcistiskais prokrastinators tik milzīgi izteikts, viņš tur var būt, tā narcistiskā daļa var tur ņemties un cīnīties, bet viņa vairāk neietekmēs mūs tik ļoti, jo tie lielie grandiozie plāni jau tāpat var veidoties un domāt, un tu par viņiem vari tur stāstīt arī citiem, bet vairs tas, kad vajag visu vai neko, ka vajag visu perfektu un uzreiz, tas tik ļoti vairs netraucē, un tad var rīkoties pa maziem solīšiem, darboties un ātri tikt arī uz priekšu pamazām. Jā, tāds tā kā, jā, tā kā es aicinu tevi uz pašvērtības laboratoriju. Tur ir ļoti, ļoti daudz dažādi labi materiāli, lai ar šo narcistisko prokrastinatoru tiktu galā un apzinātos sevi. Tā kā gaidu pie sevis ciemos.